Sveicināti! Es esmu Jānis Rieksniņš, ar ugunsdrošību nodarbojos ilgstoši. No 79. gada strādāju ugunsdzēsības dienestā, līdz 92. gadam strādāju operatīvā darbā, braucu dzēs ugunsgrēkus. No 92. līdz 2002. biju pasniedzējis ugunsdzēsēju skolā koledžā. Tagad esmu FN servisa mācību centrā drošība ar iestāžu organizāciju apmācību ugunsdrošības jomā nodarbojamies. Kāda tad ir situācija ugunsdrošībā Latvijā? Diemžēl no gada uz gadu ļoti traģiska. Rīgā vidēji gadā iet bojā 5,1 cilvēks uz 100,000 iedzīvotājiem, kas ir pirmā vietā pasaulē starp lielākām pasaules pilsētām. Kas tad ir galvenie ugunsgrēka izcelšanās iemesli un arī, kas ir ugunsgrēks? Ugunsgrēks ir degšanas process ārpus kontrolētas vietas ar materiālo zaudējumu radīšanu jebkurā gadījumā, diemžēl diezgan bieži arī ar cilvēku ciešanām pat cilvēku bojājēju. Un šādās situācijās katru gadu Latvijā vidēji notiek 10,000 ugunsgrēku, kuros iet bojā vidēji 96 cilvēki. Bez tam tad cieši arī 300 cilvēki katru gadu ugunsgrēkos. Vai jūs esat aizdomājušies par to, kāpēc svarīgi runāt par ugunsdrošību? Ja to neievēro, tad kādas var būt sekas un kādi postījumi? Latvija ir 2. vietā pasaulē pēc ugunsgrēku skaita uz 1000 iedzīvotājiem, un Rīga ir 1. vietā pasaulē ar 5 nāves gadījumiem vidēji ugunsgrēkos uz 100,000 iedzīvotājiem. Papildus aprēķināts, ka viens nāves gadījums valstī var radīt aptuveni 3 miljonus zaudējumu. Vidēji viena gada laikā tiek nopostīts 900 ēkas. Apdrošināšanas kompānijas ir aprēķinājušas, ka tās vidēji zaudē aptuveni 45 miljonu eiro gadā. Instruktāžu laikā mēs runāsim par ugunsdrošību, par to, kāpēc izceļās ugunsgrēki, kā nepieļaut to izcelšanos, kādi ir arī tavi un tava darba devēja pienākumi saistībā ar ugunsdrošības vides nodrošināšanu darbā, mājās, pārvietoties transporta līdzeklī. Tāpat apskatīsim, kā lietot ugunsdzēsības aparātus un kā jārīkojas, ja ir izcēlies ugunsgrēks. Vai tu ikdienā esi aizdomājies, kas ir ugunsgrēks un kādas tam ir sekas? Ugunsgrēks ir nevēlama nekontrolējama uguns izplatīšanās, kā rezultātā var nodegt materiālās vērtības, kas būs jebkurā gadījumā. Bieži vien tas būs saistīts arī ar cilvēku bojāju, arī dzīvnieku bojāju. Sadegs mums tos materiālās vērtības, nodegt var mājas, sadegt var piemiņas lietas, vai sliktākā gadījumā tad mēs zaudēsim tuvus sev cilvēkus. Latvijā vidēji izceļās gadā ap 10,000 ugunsgrēkiem, cietušo skaits vidēji ir 300, savukārt bojāgājušo cilvēku skaits vidēji 96 gadu. Kā jau minēju iepriekš, tad ir aprēķināts, ka viens nāves gadījums valstī rada aptuveni 3 miljonus zaudējumu. Tātad vidēji dienā Latvijā notiek no 20 līdz 30 ugunsgrēkiem, kur laikā tiek iznīcināts 2 ēkas, iet bojā aptuveni 0,25, jeb 100 cilvēku gadā. Ja skatāmies, kur biežāk izceļās ugunsgrēki, tad tās ir dzīvojamās ēkas, kur izceļās pat līdz 35% ugunsgrēku. Pēc tam seko izgāstos atkrituma neapsaimniekotas ēkas. Tāpat arī ļoti daudz ir kūlas ugunsgrēki, kas sastāda vidēji 27% pat gadā. Transporta līdzekļos izceļās ugunsgrēki, publiskās ēkās līdz 2% un arī citos objektos. Kādi ir galvenie ugunsgrēku izcelšanās iemesli? No gada uz gadu 1. vietā ir neuzmanīga rīcība ar uguni, kas sastāv vairāk kā 50% no visiem ugunsgrēkiem. Tā ir gan smēķēšana sadzīvē alkohola reibumā, gan arī darba vietās. Tā jebkura rīcība neuzmanīga ar atklātu liesmu. Šeit es īpaši gribu pievērst arī uzmanību svecītēm, jo katru gadu, tātad sevišķi decembrī, kad mums ir advents laiks, Ziemassvētki, tad tiek decināts svecītes eglītēs, advents vainaziņos, iestādēs tas pa lielākai daļai jau ir aizniegts, bet mājās sadzīvē mēs bieži vien to tā darām. Tad būsim uzmanīgi, jo katru gadu ap 20. datumiem izceļas ļoti daudz ugunsgrēku tieši no advents vainaziņiem. Nākošais, kas ir ļoti bīstama lieta arī ugunsdrošībā, tad ir šī elektroietaises. Elektroietaises, kas sastāda vidēji no 10 līdz 20% kā kuro gadu, un elektroietaisēm 2 pamat iemesli, kādēļ tās izraisa ugunsgrēku. Ja? Instalācijas neatbilstības lozei vai jau tās bojājumi, vai iekārtu atstāšana ieslēgtā stāvoklī bez uzraudzības.
Ja runājam par šo pirmo situāciju par instalācijas neatbilstības slodzei, tad mēs ļoti ātri to varam sasniegt. Slēdzot arvien vairāk aparatūru kā darba vietā, tā mājās, visa tā aparatūra mums ir vajadzīga, mēs pārsniedzam pieļamo slodzi un vadi uzsilst, sāk gruzdēt izolācija, bet, lai nenonāk līdz ugunsgrēkam, mums instalācijā elektrotīklā ir drošinātāji. Tur, kur mums šie drošinātāji nostrādā, tad mēs esam droši, bet mums visu to aparatūru vajag. Un tāpēc bieži vien tiek pārkāpti šie noteikumi un tiek ievietoti jaudīgāki drošinātāji, kas rezultātā novērt pie ugunsgrēka. Kā piemēru par nepareizi izmantotu elektroierīci instalāciju es gribētu minēt Reģu ugunsgrēku. Tad sociālās aprūpes centrā Reģī izcēlās ugunsgrēks, jo mans stāvs bija izbūvēts ar elektrisko apkuri, bet pieslēgts pie apakšā stāvu esošās instalācijas, kas neatbilstība šādai prasībai pie augsts slodzes, ko uzliek elektriskā apkuri. Rudenī, kā sāk darboties elektriskā apkuri, tad vadi uzsila, drošinātāji atslēdz, bet cilvēki telpās bija ielaisti, telpas vajadzēja sildīt un tika ievietoti jaudīgāki drošinātāji. Rezultātā naktī, kad bija zem -25, sildītāji maksimāli strādāja, drošinātāji neatslēdz, izolācija sāk gruzdēt degt, izceļās ugunsgrēks. Un šeit vēl arī klāt nāk tas, ka nostrādāja signalizācija, bet nakts dežuranti, kas atradās pirmā stāvā, iznākot no savas dežūrtāvas, tūmā neko aizdomīgi nejuta. Nospried, ka kārtjo reizi kāds ir uzsmēķējis istabiņā un negāja pārbaudīt, bet atslēdz signalizāciju. Ja? Tātad šeit ir jābūt obligātai prasībai, ja ir izcēlies ugunsgrēks, iet pārbaudīt, no kura detektora signāls ir pienācis, ja? Un nevaram šeit runāt par to, ka varam paļauties uz kaut kādu rutīnu. Jo rezultāts šeit ir šie 26 bojāgājušie, kas gāja šajā ugunsgrēkā bojā. Kā otrs piemērs par elektroierīcēm runājot, ir šīs elektriskās tēkannas, kad ir arī 2 gadījumi, kad ilgāku laiku atpakaļ jau elektromontieriem Rīgas elektrisko tīklu, ja, tad mājās virtuvē aizdegās tēkanna, kas bija ieslēgusies patvarīgi naktī, ūdens izvārījies, un tālāk jau galda stūris bija sācis degt, kad viņš pamodās. Otrs gadījums pagājušā gada septembrī, Baložu apkārtnē Titurgā, kafejnīcā no tēkannas izcēlās ugunsgrēks un tikko izremontētas telpas pilnībā izdega. Tātad ņemsim arī vērā, šādā veidā neatstāsim tēkannas iešķepselētas, ja, kaut tehniskie noteikumi pat strikti neprasa, lai obligāti neturētu iešķepselētu. Un arī par pārnēsām elektroierīcēm runājot, tātad šie sildītāji, ja, tātad, kas ir ļoti bīstami, kas vēl bīstamāk nekā elektriskās tēkannas, neatstājam bez uzraudzības vai darbā, pēc darba laika beigām ieslēgt vai mājās sadzīvē. Arī 2 piemēri Mežciemā, viens 6 gadu atpakaļ, kad decembrī dzīvoklī naktī izcēlās ugunsgrēks, gāja bojā māti un 2 bērni, tīklā iešķepselēta ierīce, sakusi sadegusi, ka tikai ekspertīze noteica, ka šis pārnēsamais sildītājs. Liktenī, kad pagājušā gada rudenī atkal Mežciemā, atkal naktī izceļās ugunsgrēks. Šī gadījumā gāja bojā 2 cilvēki, arī no atstātas bez uzraudzības ieslēgtas elektriskās pārnēsamās ierīces. Kas mums reglamentē ugunsdrošību? No likumdošanas puses tas pirmkārt ir ugunsdzēsības likums, kas uzliek par pienākumu katrai fiziskai personai rūpēties par ugunsdrošību, ugunsgrēka gadījumā izsaukt ugunsdzēsības dienestu. Šeit es pievēršu jūsu uzmanību tam, ka nav runa par dzēšanu vai kādiem citiem glābšanas darbiem. Līdz ko mēs stājamies darbā, parakstām darba līgumu, tā uz mums attiecas darba likuma 81. pants, kas uzliek darbiniekam par pienākumu iespēju robežās rūpēties par savu darba devēju īpašumu, jo darba devējs jums nodrošina ar ko dzēst, nodrošina jums apmācību, un līdz ar to tātad jums arī iespēja robežās ir jādzēš vai jāveic citi glābšanas darbi. Likumam pakārtoti ir ministra kabineta noteikumi,
kā tuvākie pie tieši likumam ir ugunsdrošības noteikumi. Ugunsdrošības noteikumi tātad izsaka prasības iestādēm, organizācijām, arī fiziskām personām, kas jāievēro ugunsdrošības jomā, un jaunie ugunsdrošības noteikumi papildus uzliek pa pienākumu katrai fiziskai personai, atrodoties ēkās būvēs, atskanot trauksmes signālam, obligāti evakuēties. Ja tas netiks veikts, tad būs arī zināma atbildība par to. Tālāk ir arī citi ministrs kabineta noteikumi būv normatīvu veidā, kas nosaka mums elektroapgādes sistēmas, kas nosaka ūdens apgādes sistēmas, kas nosaka signalizācijas sistēmas, standarti, kas nosaka kādā kārtībā jāuztur ugunsdzēsības aparāti vai iekšējais ugunsdzēsības ūdensvads. Un no atbildības puses tad mums ir administratīvo pārkāpumu kodeks un krimināla likums, kas noteiks par to, kādi varētu būt šie sodi, ja ugunsgrēks jau ir izcēlies. Vai mēs esam kā citādāk pārkāpuši ugunsdrošības prasības. Par kūlas dedzināšanas sods var būt līdz 700 eiro fiziskai personai, par dažādu citu ugunsdrošības prasību neievērošanu, tātad no 30 eiro līdz 280 eiro fiziskai personai, līdz 1400 eiro iestādēji. Par ugunsdrošības prasību neievērošanu, nenodrošināšanu iestādēs, tātad var būt sots no 1400 eiro līdz 1300 eiro. Par informācijas nesniegšanu un par prasību apturēt iestādi pārkāpšanu sots var būt iestādēji līdz 7100 eiro ugunsdrošības jomā. Tātad, protams, šie sodi izsaka atbildību kaut kādu, bet neskatoties uz to, tas galvenais, protams, ir katra cilvēka dzīvība. Un šeit es gribētu atgādināt par to, ka mēs esam pieraduši domāt par to, ka ir kaut kāda ugunsdzēsības dienesta prasība, iestādes vadības prasība, ievērot ugunsdrošību, evakuēties laikā, bet būtībā tā ir katra mūsu pašu drošība, veselība, dzīvība. Kādi būtu preventīvie pasākumi ugunsgrēku risku mazināšanai? Aizliegts izmantot atklātu uguni un liesmu, kur tas ir nepieciešams, darīt to ļoti uzmanīgi. Darba vietās tas principā aizliegts. Darbu beidzot jāpārbauda vai izslēgt visā aparatūru, kurai nav paredzēts nepārtraukts dienas darbs. Tā skaitā arī sazīves elektroierīces, tehnoloģiskās iekārtas. Neizmantot bojātas elektroierīces, bojātas elektrības vadus. Elektroierīces regulāri attīrīt no putekļiem, no nosēdumiem, lai tādā veidā arī tas neizraisītu temperatūras paaugstināšanos un ugunsgrēku izcelšanos. Ikdienā uzraudzīt, lai netiktu izmantots ventilācijas kanāli, apkūres iekārtu dūmu novadīšanai. Tālāk, lai ventilācijas iekārtu filtru telpās, ventilācijas iekārtu telpās neglabātu materiālus, priekšmetus, kas var izraisīt ugunsgrēku. Tāpat arī apkūres ventilācijas iekārtu eksploatācija jāizplatē atbilstoši ražotāju lietošanas instrukcijām, neizmantot paštaisītas apkūres ierīces. Lai jebkurš degšanas process izceltos, jāizpildās 3 obligātiem nosacījumiem. Tam ir jābūt degspējīgam materiālam, jābūt ir temperatūrai, pie kuras šis degspējīgais materiāls uzliesmo un deg, jābūt arī oksidētājam. Tāpēc to var attēlot 3 stūra veidā. Un visi šie nosacījumi ir obligāti, jo ja kāds no tiem neizpildīsies, tad nebūs 3 stūrim, nebūs viena mala, nebūs 3 stūrs, degšanas process arī pārtrauksies vai nenotiksies. Arī krāsnī malka, lai degtu, ir jābūt malkai, kas deg, jābūt temperatūrai, sērkociņam, ar ko aizdedzinām, un jābūt durtiņām atvērtām, lai gaiss piekļūtu klāt. Jautājums var rasties, kāpēc mums to katram cilvēkam vajadzētu zināt. Ir 3 pamati iemesli, kāpēc par to vajadzētu runāt un zināt. Piemēram, jums darbā ir aizdedzies dators. Jūs ņemiet ugunsdzēses aparātu un dzēšiet. Un parastā tendence ir to strūklu virzīt dzēšamā aparāta pa liesmām, kas deg, nevis pa virsmu, no kurienes šīs liesmas ceļās. Par liesmām mēs varam ilgi pūst un nebūs rezultāta, bet ja mēs uzreiz virzīsim strūklu tieši pa virsmu, kas deg, tādā veidā mēs atdalīsim no oksidētāja, no gaisa piekļūs klāt un pārtrauksim degšanu vēl ātrāk. Otra lieta, kāpēc katram cilvēkam par to vajadzētu zināt, ir gala produktu ietekme uz mūsu veselību, mūsu dzīvību.
Pats cik degspējīgos materiālos pamats sastāvdaļa ir oklis, tad tuvināti var teikt, ka notiek okļa oksidācija. Pie pietiekoša skābekļa daudzuma reakcija notiek līdz galam, veidojas okļa dioksīds, jeb tā saucamā ogleskābā gāze, kura nelielā koncentrācija ikdienā apkārtējā gaisā ir vidēji 0,3%. Bet, ja degšana norisinās slēgtās telpās, tad gaisa ātri vien nepietiek skābekļa, ja, un reakcija nenotiek līdz galam, mums veidojas okļa oksīds, jeb tā saucamā tvana gāze. Tvana gāze cilvēkam ir daudz bīstamāk, jo cilvēku plaušas 300 reizes aktīvāk akumulē uztver tvana gāzi nekā skābekli. Tātad tvana gāze mums rada nogurumu, rada galvas sāpes, ļoti drīz arī izsauc atmiņas samaņas zudumu. Līdz ar to mēs paliekam tur, kur esam. Lai šeit arī varbūt daži piemēri no reālās dzīves gadus vairākus atpakaļ, daudz dzīvokļu mājā Rīgā izcēlies ugunsgrēks. Daudz cilvēks ugunsdzēsēji evakuēja, izglāba, bet pēc ugunsgrēka nodzēšanas liesma neskartā dzīvoklī, kā rakstīja masu mēdīja, atrod 4 bojāgājušus cilvēkus. Kā izrādās izmeklēšanā, tad ugunsdzēsēji ļoti labi zināja par šiem 4 cilvēkiem, piedāvāja viņus evakuēt, viņi atteicās. Mums te nekas nedeg, mums te nekas nedaug, liekat mums mieru. Jā, bet reālā situācija ēkās būvēs ir šī bīstamība ir ļoti augsta, jo tad pirmkārt ir degšanas zona, telpas, kurās deg ar liesmām, apkārt šim liesmu zonai būs paaugstināts temperatūras zona un visplašākā ir gāzu un dūmu izplatīšanās zona. Jo gan šīs divas manis nosauktās ogleskābā gāze, tvana gāze, gan ļoti daudzas citas, kas šodien izdalās ugunsgrēkos, ir caurspīdīgs neredzams. Redzamā daļa ir dūmi, un gan gāze, gan dūmi izplatās tālāk par durvīm, par durvju spraugām, jo tālāk jūsu telpa būs no tiekšās degšanas zonas, jo mazāk tur vairs būs dūmu, būs šīs te gāzes neredzamās. Un mēs pakāpeniski tādā veidā pierodam pie tā, sāk sāpēt galva, maz no kā galva, kurotien sāp. Ja? Līdz nonākam līdz tam, ka zaudējam samaņu, un diemžēl tad jau ir pavēlu. Acīm redzot, tā notika arī ar šiem 4 cilvēkiem. Tāpēc tas ir ļoti būtiski ņemt to vērā. Tāpat arī, ja cilvēkam iemiegot, pirmā no sajūtām, kas zūd, ir roža, un pēdējā, kas atjaunos atmostoties. Tāpēc arī naktī vai dienā, esot miegā, mēs nejutīsim gāzes klātbūtni. Piemērs arī 90. gadu vidus Rīgā Pērnavas ielā dzīvoklī naktī iet bojā 2 cilvēki, vairāk mājdzīvnieki, ugunsgrēku vispār nebija. Bet krāsnes apkure, malka līdz galam nav sadegusi, dūmats noslēgts, šībers aizbīdīs cieti un cilvēki iet bojā no tvana gāzes, kas izplatījās pa dzīvojamām telpām. Kādi tad ir bīstamības faktori ugunsgrēkā šādā telpās un būvēs? Pirmkārt, tas ir īsts reaģēšanas laiks. Mums būs dažas minūtes laika, lai paspētu, ja esam klāt nodzēst, neizdodas nodzēst, pamest bīstamo zonu. Tālāk indīgās gāzes un dūmu. Nepavēlti pār pa 90% no statistikā bojājušiem cilvēkiem iet bojā tieši saindēties indīgām gāzēm un dūmiem. Tālāk augsts temperatūra karstums, kas arī būs šādās telpās. Tātad vaļajās telpās pārsniegs 800 grādus, slēgtās telpās pat 1000 un vairāk grādu. Un arī tumsa, jo pirmkārt dūmi aizsegs liesmas, otrkārt arī elektrība jau var būt atslēgta vai atslēgusies izsevieniem rezultātā, tad arī pilnīga tumsa būs šādā te situācijā. Tātad kādās klasēs klasificēti tiek ugunsgrēki. Ja pārsvarā deg cietas vielas, tad tas būs A-klases ugunsgrēks. Cietas vielas A-klases ugunsgrēks raksturojas ar to, ka degšanas rezultāts ir kvēlojošs ogles un tātad cieta materiāla degšana. Tālāk ir B-klase, būs tādi ugunsgrēki, kuros pārsvarā deg šķidrumi vai cietas kūstošas vielas, varbūt arī tauki, vasks, parafīns, vai citas kūstošas vielas. C-klase būs gāzes, kad degspējīgās gāzes deg. D-klase metāli, sāmzem metāli, kas deg pie ļoti augstas temperatūras un ļoti arī īpatnēji ir viņu dzēšanas principi, un jauna klase, kas nākusi klāt Latvijā ar jauniem noteikumiem, tā ir F-klase, kad pārtiks ražošanā deg organiskas izcelsmes eļļas un tauki. Tad tur, kur mums iekārtā var būt šādas eļļas un pārtiks ražošanas un tauki, tad tur arī attiecīgi būs F-klases ugunsgrēks, būs jādzēš ar attiecīgas klases ugunsdzēsības aparātiem.